Šī video mēs paskatīsimies Lab 2 Scrabble uzdevumu. Tātad pēc būtības jums būs doti kaut kādi punkti par katru burtu, un divi cilvēki ievada vienkārši konkrētas vārdiņus, un jums ir jāizskaita, cik tad punkti pienākās katram spēlētājam. Tad uzreiz samainīšu mapīti, uzstrādāju un notīrīšu terminālu. Tad mums jau ir dots šablons, ka ir visi punkti. Mums tikai jāsaprot, kādu tur burtiņu mēs saņēmām. Un šim te mums papildus palīdzēs zināt, ka pie notes ir iespējams apskatīties vērtības burtiem. Tad šī uzdevumā mēs runājam par to, ka katram burtam ir savs ASCII kods, un tiem ir savas vērtības. Un mēs viņus varam apskatīties tabulā. Protams, jau eksistē jaunāk kodējumi, kur ir krietni vairāk burtiņi, bet šobrīd mums interesētu tas, ka starp 65 un 90 ir lielie burti. Mēs varam, protams, arī skatīties mazos burtus, bet doma ir tāda, ka mēs paņemam ievadi. Viņa vienmēr tiek pārvērsta uz lielajiem mazajiem burtiem, un tad mēs atņemam konkrētu vērtību, lai uzzinātu, kurā indeksā mums atrodas šie punkti. Tad mums, protams, būs jāsalīdzina arī rezultāti. Mēs varam, protams, viņus arī vienkārši izvadīt no sākuma, lai redzētu, kas tur notiek. Tad mēs sāksim ar pavisam vienkārši izvadu, lai mēs varam pa ceļam pārbaudīt, kas tur notiek. Rezultāts mums būs vesels skaitlis, līdz ar to mēs izvadīsim int, score 1 un score 2. Un tad beigās uzrakstīsim pašu salīdzinājumu, lai uzzinātu, kurš tad ir vinnējis. Tad mums ir ievada 1, ievada 2, tiek izsaukta 2 reizes funkcija, un katru reizi viņai tiek iedots cits vārdiņš. Attiecīgi mēs rakstam kodu vienreiz, bet mēs saņemam 2 rezultātus. Pirmais, kas mums būtu jānosaka, būtu atkal, cik tad ir garš vārds, lai mēs zinātu, cik simbolu ir iekšā, un varētu iziet tiem visiem cauri. Tad redzam, ka funkcijā šeit tas saucās word, te bija word 1, word 2. Atceramies, iekšā funkcijā mums ir jāizmanto tas nosaukums, kas ir iekšfunkcijas. Ārējiem visiem mainīgiem mēs netiekam klāt. Mums vajadzētu arī kopējo punktu skaitu, kuram sākumā ir jābūt 0, lai mēs viņam varētu kaut ko vispār skaitīt klāt. Un tad jau mēs varam mēģināt veidot ciklu. For cikls int I sāks ar 0, jo skaitīšana visās vietās, kur kaut kas iteratīvs sāks ar 0. Mazāks par count, mēs neieskaitot pēdējo skaitli, un I plus, lai palielinātu skaitītāju. Tad pirmkārt mums vajadzētu pārbaudīt, vai tas, ko mēs pārvēršam, ir burts, jo, ja mēs paskatīsimies piemērus, mēs redzēsim, ka tur var būt arī pieturzīmes. Par pieturzīmēm nav punktu. Līdz ar to mums ir nepieciešams paskatīties, vai vispār tās funkcijas, ko mēs vēlamies, būs atbalstītas. Tad mums ir C-type, CS50, stdio un string. C-type un string ir tas, kas mums nodrošinās šodien visu mums nepieciešamo funkcionalitāti šī konkrētajā funkcijā. Tātad mums parādīsies pārvēršana pa lielajiem burtiem, un mums parādīsies tātad šī te konvertācija turpu par ciparu. Attiecīgi, tātad mēs paņemam un salīdzinam, vai iz alfa. Tad tā ir funkcija, kas ļauj noteikt, vai konkrētais simbols, ko mēs padodam no vordītais, ir burts. Ja tas ir burts,
mēs gribam noteikt, kas tas ir par burtu. Mēs to izdarīsim pārvēršot par šo te cipariņu. Un tad varēsim arī pamēģināt atņemt. Tātad int letter ir. No sākuma mēs teiktu word ītais, tas paņemtu vienu burtu un pārvērstu tā kā mums vajag. Bet mums vajag, lai tas būtu lielais burts, un lai mēs visu varam vienādi darīt. Tāpēc mēs uzrakstām to upper funkciju. Un tā kā mums vajag pārvērst no šī te 5, 6, 6 un tā tālāk pār 0, 1 un tā tālāk, mēs atņemam -65. Un tad mēs varam pateikt, ka total plus vienāds, points, kas bija ar lielajiem burtiem augšā definēts, un letter. Tad letter ir kārtas numurs beigās. Un tad uzmanīgi paskatāmies, kuru figūru iekala aizver ciklu, un varam teikt return total. Attiecīgi mēs varam pamēģināt izveidot šo te programmu. Un palaist. Hello, un kur vārdu. Tad mēs redzam, ka sanāca 8 un 5. Tad mēs esam ieguvuši punktus par konkrētajiem vārdiem. Tad šī uzdevumā CTF nodrošinātais topper bija ļoti svarīgs, jo savādāk mēs nevaram iegūt, kad visi burti ir vienādi. Sadāk mums ir pašiem tā kā jāpārbauda katrs burts ar string nodrošinātajām funkcijām, lai saprastu, vai tas ir lielais vai mazais, un tad attiecīgi jāraksta praktiski 2 reizes vairāk kods, lai noteiktu, kāds tas ir burtiņš. Tikmēr šī viena funkcija mums atviegloja darbu. Attiecīgi mums ir palicis vairs tikai uzrakstīt salīdzinājumu, lai mēs uzzinātu, kāda tad ir punkti. Tad šī izvada mums vairāk nebūs nepieciešama, mēs viņu varam aizkomentēt, mēs viņu varam izcēst. Tehniski cenšos lieku kodu komentāros neturēt, bet šī gadījumā mēs viņus mirklīt atstāsim, kamēr mēs uzrakstam. Tātad, ja score 1 vienāds ar score 2, tad mums būtu jāparādās tekstam tāi. Es redzu, ko ir rakstīts, ka viņam ir jābūt ar izsaukuma zīmi. Un neaizmirstam slīpsvītra N, lai mums beigtos rindiņa un nākamās izvadas viss būtu pareizā vietā. Attiecīgi, else if, ja score 1 lielāks pār score 2. Tad pirmais mums ir vinnējs. Tad pievēršam uzmanību, lai viss būtu precīzi tā kā norādīts. Un tad mums paliek tikai else gadījums, jo īsti citu variantu nav. Vai nu ir vienāds, vai viens no viņiem ir mazāks. Un attiecīgi šeit es rakstu player 2, 1. Un pamēģināsim atkal make. Un redzam, ka sanāk rezultāts. Pārbaudīsim, vai tiešām viss ir pareizi, ne tikai ievadīsim paši. Un redzam, ka visi varianti ir izpildījušies pareizi. Attiecīgi pārbaudīsim stilu, lai mēs neesam kaut kur izlēmuši. Redzam, šeit bija koloni it kā ir doti, visi include bija jāsmaina pašiem ar vietām. Un esmu palaidus garām 2 atstarpus. Tātad uzliekam, pārbaudam vēl vienreiz, viss ok, un tad varam iesniegt. Neaizmirstam ievadīt yes. Un
esam veiksmīgi iesnieguši savu uzdevumu.